Tik smuka Rīga vakarā un no rīta, ziemā un vasarā. Te Karlsonam, kas dzīvo uz jumta, viss tas no augšas redzam Rīga. Bet es tagad iedomājos, tur Krievijā pieņemts tāds jauns likums Krievijas domai, ka galvenais komandants VVP var vienpersoniski pieņemt lēmumu jebkurā valstī ievest armiju un aizstāvēt krievvalodīgos. Es tagad iedomājos, ja Latvija ir otrā vietā bijis Donbass pasaulē, kur visvairāk dzīvo krievvalodīgie ārpus Krievijas federācijas teritorijas. Tad tagad pēc Donbassa Rīga ir pasaulē vislielākā krievu cilvēku koncentrācija ārpus Krievijas. Un tā ideja, ka, ja dzīvo kaut kur daudz krievi, tā kā Donbassā, tikpat liela teritorija kā Latvija, un arī tur kādi 2 miljoni cilvēki, tad vajag tā nobombardēt, ka neviens vairs nepaliek dzīvs. Tad mēs varam izdarīt secinājumus, kas sagaida Rīgu. Man kaut kā tagad visi tādi draugi, krievi, sevišķi tie, kas tagad pārbēguši no Maskavas, visi steidzīgi mācās latviešu valodu, ka ja kaut kāds gribēs nākt te viņus, tā teikt, nobombardēt, atbrīvot, tad viņi uzreiz var teikt, nē, mēs runājam latviski.